nav jādeldē universitātes sols gadiem un jādabū bakalaura vai maģistra grāds, lai varētu super ātri un veiksmīgi sākt darboties kaut kādā konkrētā sfērā, gūt panākumus un izbaudīt dzīvi. Piemēram, es 2015. gadā nolēmu sākt IT karjeru. Es gadu veltīju certifikācijai un kursiem, tādiem nopietniem, un ar tām pamat certifikācijām es jau varēju dabūt jau forši apmaksātu IT darbu, un pēc tam jau viens, kā teikt, paaugstinājums pēc otra, un tagad es nesen dabūju darbu tajā pašā manā kompānijā Spānijā, kas man dos iespējas ceļot pa pasauli, apmeklēt klientus, viņu datu centros, tāds sapņu darbs, ko jau es sen, kā teikt, vēlējos. Un tas viss tikai pateicoties tam, ka es pieņēmu lēmumu, ka es būšu IT inženieris. Un izdarīju izpēti, kādi kursi vajadzīgi, basic un viss. Un nav vajadzīgs tur, kā teikt, domāt, ka ja reiz nav grāds, nu tad jau tu nevarēsi konkurēt. Realitātē, tādi kā mēs, bijām vairāk tur tajā pirmajā kompānijā, kurā mēs strādājām, jā, kā teikt, jau pāri 30, kur ir dabūjuši IT certifikāciju un sāk IT karjeru. Mēs bijām kudiši labāki nekā, kā teikt, zaļie bakalaura grādi ieguvēja no koledžas. Tehniskā tieši ziņā. Nebija pat salīdzināms, jā. Tā kā viens gads intensīvi mācoties kaut ko specifisku, spēj dot tev tādu vērtību un iemaņas, ka tu vari pilnīgi totāli uzsākt karjeru. Un kaut kas līdzīgs, jā, ir, ko es daru tieši tagad. Es mācos Hipnotransformācijas akadēmijā pie Zigmāra un Kristīnas kopā ar savu mīļoto Indru. Un mēs jau gandrīz 3 mēnešus esam tur pavadījuši, bet tas zināšanas un tās prasmes reāli jau darīt hipnosesijas vienam otram ir vienkārši unikāls. Man jau liekas, ka es 3 gadus to daru jau. Un ja tu to dari reāli praktiski, jā, tad tas ir vienkārši nenovērtējams. To pat nevar salīdzināt ar kaut kādu tur grādiņu, jā, psiholoģijā, kur tu pirmo gadu nodeldē soli vienkārši tur, nezinu, mācoties par Freidu un tam līdzīgiem pamatkonceptiem. Un labi, ja tur, kā teikt, visu tā lielā kursa beigās, tev tur būs kādas praktiskās sesijas. Mēs jau šajā te akadēmijā pie Zigmāra un Kristīnas būsim kā minimums izdarījuši 40 sesijas citiem, un arī paši saņēmuši 40 terapijas sesijas, kas nozīmē, ka mēs jau kā terapeiti būsim attīrījušies mierīgi, spēsim kvalitatīvi dot servisu otram cilvēkam, kuram tas ir vajadzīgs, un tas ir vienkārši sajūta ir unikāla, jā. Tā kā, jā, tā pieeja dzīvē, jā, tas ir tas jaunais veids, kā skatīties uz dzīvi ir. Mūsdienu tehnoloģijas, ir sevišķi internets vai ne, attālinātā mācīšanās, dod mums iespēju izmainīt dzīvi gada laikā 100%. Var iziet vajadzīgos kursus, certifikācijas, iegūt praktiskās spējas un zināšanas un sākt darboties sfērā, kādā mēs vēlamies. Jā, tas ir old school pret new school, var teikt.